Ko tu izdarīji pirmajā trešdaļā, kad tik ļoti vajadzēja atspēlēties? Pasaki, tas bija instinktīvi vai tu tiešām gāji uz to pārķeršanu? Nu, es gāju uz to pārķeršanu, jo tā ripa lēkāja un es redzēju, ka viņa lēkāja. Nu, tur varēja notikt tā, kā notika, un varēja arī notikt tā, kad es izskatītos pēc muļķa, jo es būtu aiz visiem, aiz muguras pretinieku aizsargiem un varēju arī aiziet tā kā spēle uz otru pusi, vai ne? Un es ticēju, ka tā ripa tomēr izliks cauri, un, nu, zin kā, man tās visas izdevības, kas mūsu maņī dodas, tās ir jāizmanto. Tu dabū to ripu, izēj 1-1. Kāda bija ideja apspēlēšanā? Es biju dabūjis to ātrumu no tā, ka es viņu pārķēru, un es baigi negribēju apspēlēt, es gribēju vairāk to metienu. Nu, es parādīju metienu un vienkārši kreisajā stūrī iemet, nu, jo, zin kā, katram hokejistam ir savs arsenāls, ko darīt, bet gan tādā ātrumā, gan ar tādu spiedienu es vienkārši sapratu, ka nekas smuks nav jādara, vienkārši jātrāp tā ripa vārtos, un tas arī izdevās. Tā reakcija, ko jūs parādījāt pēc 0-1, tā atbilde ar savu spēli, ārkārtīgi iespaidīga. Jā, nu tas ir, zin kā, no vienas puses varbūt arī labi, ka mēs dabūjām to mazo knockdownu sākumā, jo tas mūs visus tā kā sasparoja, mēs visi pamodāmies un beigās, kā redzējām, 5 golus bezatbildes iemetām. Nu, tas ir, es domāju, ka varbūt no vienas puses pat tas bija labi, ka tā notika, jo reāli mēs visi sagājām kopā, pateicām, ka nu, nekas, tas ir tikai pats sākums, un mēs zinām, ka mēs esam labāka komanda, ja mēs spēlēsim savu spēli iemetīsim, un tas rips sāka pirkt. Par olimpiskajām spēlēm, cik liels sapnis tas bija? Un tagad tev ir iespēja aizbraukt, ja tu tiek sastāvā. Jā, nu, Pēters Groms ir ļoti labs videotreners. Nē, no olimpiskās spēles tas ir katra cilvēka sapnis, un ne tikai katra cilvēka, tas ir visu hokejistu sapnis, pat tie, kur spēlē NHL, tas ir vai nu Stanley Kauss, nevis vai nu, bet Stanley Kauss un olimpiskās spēles. Okay. Un tāpēc arī, jā. Skaidrs. Paldies!